Lai kļūtu par izcilu un panākumiem bagātu sportistu, ar dabas dotu talantu vien nepietiek. Ir jāiegulda smags darbs. Aiz katras uzvaras ir treniņi vairāku stundu garumā un nereti arī sabojāta veselība. Taču bieži vien pēc sportista karjeras beigām kādreizējie olimpiskie medaļnieki un pasaules čempioni tiek nepelnīti aizmirsti. Par to ir pārliecināta savulaik spožā sportiste un nemazāk izcilā sabiedriskā darbiniece Uljana Semjonova. Ja es uzņemos un es strādāju ar tādu darbu, atpakaļ ceļa man nav. Tiek uz priekšu man vienalga, bet jārapa uz priekšu. Uljana jau vairāk nekā 20 gadus rūpējas par sporta veterāniem, it īpaši par tiem, kuru profesionālās gaitas pamatā bijušas Padomju Savienības laikā un kuriem nebija iespējas nopelnīt naudu pārtikušai dzīvei pēc karjeras beigām. Pašlaik Latvijas Olimpiešu sociālais fonds palīdz 163 bijušajiem sportistiem. Sava laika viņi arī tāpat sportu cīnījās, lai atnes slavu Latvijai. Pensija viņam 180 eiro. 200 tas ir maksimums. Ko vajag veciem cilvēkam? Daudz nevajag. Viņi daudz dzīvo, kas vientuļi. Tas ir grūti samaksāt pa īre, zāles nopirkt un vēl kaut ko paēst. Fonds bijušajiem medaļniekiem palīdz kā vien spēj, tomēr rocība esot maza, tāpēc Uljana priecājas par ikvienu atbalstītāju. Man gan ir pasaules čempioni, Eiropas čempioni ar lielam nopelniem. Mēs tomēr nesam tādu slavu mūsu Latvijai. Tagad viņam vairāk tu biznesa, nauda un tā tālāk, bet mēs arī veselībā devam. Pagājušā gada nogalē SMS Kredit LV, labdarības iniciatīva Labie darbi LV, ar īpašas aplikācijas palīdzību Latvijas interneta lietotājus aicināja balsot par vienu no projektiem 4 dažādās nozarēs. Aplikācijā pa detaļām balsotāji salika kopā savu sportista attēlu un tādējādi nobalsoja par atbalsta sniegšanu Latvijas Olimpiešu sociālajiem fondam 1000 eiro apmērā. Šī balva ir kā neliela pateicība par to lielo un labo darbu, ko Latvijas sporta veterāni ir veikuši, nesot ar godu mūsu valsts vārdu pasaulē un vedot mājās medaļas un uzvaras no pasaules čempionātiem un olimpiādēm. Latvijā ir šie izcilie sportisti, kas ir sasnieguši augstu līmeņa panākumus, nesot Latvijas vārdu pasaulē. Manuprāt, mēs, visa sabiedrība kopumā, varam būt lepni par viņiem, jo viņi ir tie, kas reklamē Latviju, viņi ir tie, kas stāsta par mums. Labdarības iniciatīva Labie darbi LV dienu dienā palīdz mērķiecīgiem un talantīgiem cilvēkiem sasniegt vairāk. Savukārt Latvijas sporta veterāni ar savu labo piemēru iedvesmo jaunus sportistus neapstāties pirmo grūtību priekšā un parāda, ka ar lielu gribasspēku un smagu darbu var kāpt uz piedestāla augstākā pakāpiena.